Runājot par tādiem tipiskākajiem ieteikumiem, jeb lifehackiem ikdienā, ja, kā var veicināt šo enerģiju, šo labsajūtu, tad eksistē tāds 6P princips. Un tad mēs sāksim ar pirmo. Pirmais princips ir prioritizēt. Attiecīgi mēs prioritizējam tās darbības, aktivitātes, kuras mēs gribam veikt, tās, kas ir visvitālākās, vissvarīgākās. Un padomājam, ka varbūt ir kaut kāda aktivitāte, darbība ikdienā, ka varbūt var kādam citam to deliģēt. Otrais princips ir plānošana, aktivitāšu plānošana, attiecīgi, ar ko es sāku dienu, ko varbūt es varu darīt vakarā. Tad tāpēc viena no rekomendācijām arī, ko parasti atzīst, ka labāk variēt starp aktivitātēm, kas varbūt mazliet sarežģītāk veicamas, un tad kaut kas, kas ir vieglāk. Trešais princips ir pareiza pozīcija un atbilstošs stāvoklis. Un šeit jau vairāk ir runa par mūsu muguras stāvokli, muguras pozīciju sēdus, gan stāvus, gan staigājot. Un galvenais, ja mēs sēžam, un ikdienā īstenībā mēs diezgan daudz sēžam, jā, tad atcerēties, ka mūsu jostas daļai ideālā variantā vajadzētu būt atbalstītai pret kaut kādu atzveltni par tādām aktivitātēm, ja, piemēram, kaut kur jāiet, tad primāri šeit īstenībā ir apavi. Ar apaviem ir tā, ka atbalsta zolē, ja viņi ir ideāli kaut kādi 3-4 centimetri, bet ir situācijas, kad vajag lietot šo specializēto kaut kādu apavu pāri, un tad ir iespējams saņemt arī ortopēdiskos apavus. Nākamais runājam par tādām vēl ikdienas aktivitātēm. Pirmais - ēst gatavošana. Tad pārsvarā ir tā, jā, lai nepārpūlētu savas plaukstas, plaukstu locītaves, tad ir rekomendēts izmantot kaut kādus rīkus ēdienas malcināšanai. Tas ir kombēns vai kaut kāda vēl ierīce. Ja runājam par higiēnu, par higienas telpas kaut kādu iekārtojumu, primāri īstenībā higienas telpām mums jāpadomā par kritienu risku, un tur attiecīgi var izmantot gan ir duša vai vana, kādu preslīdes paklāju, un arī kāpjot no vanas arī padomāt par kaut kādu preslīdes paklāju risinājumu, lai ir maksimāli droši. Ceturtais princips - šī piemērota vide. Ļoti svarīgi ir paskatīties, ja jūs atrodaties mājās, kas ir ar telpas mitrumu, kas ir ar apgaismojumu, jo no tā arī mums ļoti atkarīga pašsajūta. Ja runājam par telpas mitrumu, tad atceramies īpaši apkuras sezonā, tad biežāk vēdināt telpu. Un par apgaismojumu ir tā, ka apgaismojums eksistē gan tāds spilgtāks, gan siltāks. Dienas sākumā tas apgaismojums varētu būt arī kaut kāds lielāks, bet noteikti tuvāk vakaram vairāk izmantojam tādu dzeltenīgāku, lai acis tā nepārslogojas, un ja jūtat acīs saspridzinājumu, tad var tāds likt kā augstuma aplikācijas uz acīm, un attiecīgi arī tad atbrīvot seju un acu un pieras daļu. Un ja tādu aplikāciju mēs liekam, tad arī kaut kur uz 10 minūtēm, ne vairāk. Nākamais, tad 5. punkts ir pozitīva pieeja attieksme. Un īstenībā tās mūsu emocijas, mūsu psihoemocionālā šī sajūta. Un galvenais, nezaudējam humoru izjūtu. Turamies kaut kādā arī savā kopienā, kur ir domu biedri, un dalamies savās sajūtās. 6. princips mums ir tāds - pareiza elpošana. Ikdienā mēs visi elpojam, bet kā tad ir pareizi? Pareizi ir šī diafragmāla elpošana, arī fizioterapeiti par to daudz runā, bet galvenais kaut kādos brīžos atcerēties apzināti paelpot, ieelpot skābekļu, ieelpojot mums attiecīgi vēders izplešas uz āru un izelpāt, tad maksimāli viņš saraujas. Novēlu jums visiem atrast aktivitāšu līdzsvaru un ikdienā justies vēl labāk.